Hei! Svētdienas diena, 6 no rīta. Un ja pat Ošelūrs dzirdēja, ka koknesē ņem zandarti, tad ir jābrauc pārbaudīt. Pagājušā nedēļas beigās biju. Zvanīja tēvs. Saka, esot izvilcis slīdeku. Aptuveni uz 1,5 kilogramu. Ar mandulu, ar vienu āķi aizcēris aiz pašu astes gala. Saka, kad vilcis domājis, kaut kāds sams laikam būs. Vai grūti nākus ārā. Nu jā, aiz astes. Kā viņa tur kūļājās un pretojās visādi. Grūti viņu ir pavilkt. Bet, nu, laimīgā kārtā izvilka. Nofotografējās, iedeva buču un palaida nārstot. Tā kā tam arī ir jābūt. Neaizmirst, lūdzu. Ja? Līdeku paturēt vairs nedrīkst. Līdz 1. maijam. Mēs varam mēģināt, jā. Varbūt arī māja beigās varam mēģināt. Nu, jā. Varam arī māja beigās mēģināt. Kāds. Nu, vienīgais, ka man būs vajag koši tā būs sēdien kāds ar nāpienā. Jā. Tāpēc, kad man sāksies pavasarī tagad tīki ierīgi, es ņem kameru, es tāpatās uzlikšu. Es tāpatās arī, ka mēs brauksim iekšā, es savas kameras tāpatās, es ņem līdzi, salieku arī savas kameras, no savām kamerām tāpatās aizsūtīšu materiālu. Nu super, baigi labi. Nu, kā tā? Labi. Dod ziņu man. Skaidri. Jā, pie vēlna. Labi, kā līdz mājai. Čau. Mānekli nomainīju 1. metienā paņē. Nav liels, ja ir, tad zemēs. Ir, jā, žanīs liekam. Hei! 1. žanģis. Noiedu nobildēties! Atlaidīšu, tak johaidī, nu. Nu, davai, zini. Holā! Hohoho! Nedēļas beigās biju. Bija kūtri, principā nekā nebija. Bet vakardien sakavējušies var baigi pavilkuši. Nu, dodamies pārbaudīt. Turpat klintaine, pļaviņas, uz koknesi nebraukšu, vienkārši nezinu vietas. Mēģināšu dropšotu, mēģināšu džigu, mandula. Nu, man ir vairāki kāti līdzi, somiņā ar visu vajadzīgo maizītes. Es domāju, līdz kādiem 3 paķeršu. No rīta vispār solu vēl pat sniegu, bet nu cerams, ka nīsēsies un nebūs. Skatās tālāk, nesakas. Čau, smukuļi! Vai jūs mani palaidīsiet? Hei! Mani palaidīsiet? Nu smuks. Ko uzliku džigā vēzīti un kaut kas paņēma. Un kaut kas labs. 3. metiens ar vēzi. Nost! Johaidi ar ārā! Te patās pie krasta. Bet, nu, bija kaut kas ļoti labs.
džigrigā. Un vēzītis. Bļā, viens. Vismaz atrādītos kaut nedaudz. Nu, tāda izteikta cope bija, tāda, nu, riktīgs sitiens. Nu, ko, mēģinās vēl. Baigi žēl. Vismaz būtu atrādījies. Te patās 2 metri no krasta izgāja. Bet, nu, spieda uz leju visticamāk, ka tas bija vai nu labs asars, vai nu mēra zandarts. Jo, ja tas bija zandarts, tas bija mērs 100 punkti. Nu, tā ir. Kātiņš līdz 12 grami. Piecirtiens nebija baigi stiprais, būs jācērt viens stiprāk. Nu, visticamāk, es viņu vienkārši neizcirtu cauri. Diemžēl. Nu, labi, kā ir tā ir. Labi, jau interesantāk. Nu, zivis neķerās, vismaz putniņas pafilmēšu. Vismaz kāds iepozē. Zandarti iepozēt negrib. Nu, vismaz. Jo, smuks, tu esi smuks. Bez gala. Skatīsimies, kas te mums notiek. Es turieni var aiziet. Bļāviens varbūt arī var. Gribētu tur pamētāt. Es nezinu, vai var vai nevar. Bet es mēģināšu. Cerams, ka manu zābaku pietiks. Starp citu, joprojām staigāju ar Torviju zābakiem. Jā, kā redzat, arī pa asajiem Daugavas akmeņiem. Un nekāda problēma pagaidām nav. Jā, pārgāja. Tā, nu, pagaidām nekā. Pulkstenis ir pusē 11 jau. Es biju aizgājis tur līdz tam turnim un līdz augstsprieguma līnijai. Tur nekā. Te tā viena cope, kaut kas labs pasēdēja man uz kāta un atspruka. Nu tā, tas arī pagaidām viss. Protams, uzreiz riktīgi iespringu uz vēzīšiem. Man viņu par laimi vai par nelaimi īsti nezinu. Ir pietiekams daudzums dažādu veidu, dažādās krāsās. Tāpēc sanāca drusku ilgāk pavadīt laika nekā visticamāk tas bija nepieciešams. Nu, kamēr kādus 4-5 veidus nepamēģini, tikmēr jau nenomierināsies. Kaut kā tā. Nu labi, tagad pamēģināšu aizbraukt. Es noskatīju 2 vietiņas, ka līdz viņām gandrīz var piebraukt. Tajās vietās esmu stājies un copējis vasarā. Bet, nu no laivas. Bet no krasta vēl nekad. Godīgi sakot, pat nezinu, kā būs ar to piebraukšanu. Ceru, ka varēs. Nu, ja būs jāpaiet kājām, laika man vēl 3 stundas, tā kā varēs arī pačāpot. Atbraucu uz jaunu vietiņu. Pirmais iemetiens ar mandulu. Un paņēma. Smuki ar sitienu. Nu, šoreiz cirtu atduši, kā saka, nav liels. Nav liels, bet paņēmu uz manduliņu. Paska. Varbūt mērs būs. Opa. Nē, mērs nebūs. Bet es esmu ar zivi. Sabozies riktīgi. Nomērīsim, cik ir. Vispār es neteikšu, ka man baigi plānā šodien zivi paņemt. Bet, ja trāpīsies eksemplārs tāds, kuru, nu, tādu vienu var paņemt tādu kilošničku. Varbūt varētu arī vakariņām paturēt. Sen jau zandarts nav ēsts. Jā, zemmēriņš. Smukie 40. Ja?
Smukie 40 centimetri. Nu, dodies, vecīte. Ai. Dodies nārstot. Nu ko, pa upes maliņu. Mēģināšu izkārpīties pie nākamās vietiņas līcīša. Nu, vat, šī ir tā vieta, kur parasti braucot ar laivu, tu redzi, ka krāstā sēž makšķernieki. Ja? Nu, baigi smuki. Bļāviens nav man maisa. Kāds pat bija atbraucis un uzlicis maisu, kas to maisu piepildīja. Nu, tāds viņš ir. Bļāviens man žēl mašīnā nav maisa. Nav jau tālu, bet, nu, jā, skats par rubli. Nu, visas šīs vietas, jā, lūk, ir šādas. Viss ir aizdirsts. Reāli aizdirsts. Un priecājamies par to, kas ir. Un pēc tam brīnās, ka privāti īpašnieki neļauj piebraukt pie ūdeņiem pa savu zemi. Nākas brist caur šitādiem te saskaloja te vecos kokus, baļķus, visu ko vien. Tikko atnācu uz vietu, kur noķēru šodienas savu vienīgo zandartu. Pirmais iemetiens atkal un atkal paņēma ar smuku sitienu uz mandulas. Nāk uz manīm. Nu, šis būs mērs. Šitā ir laba ziltiņa. Jau taisījos braukt mājās. Pulkstens ir bez 5:02. Paņēma ar smuku cirtienu. Piezemējās. Pagaidīju, kamēr nogrimst. Nu, lūdzu, tikai ne līdeka. Nē, nav līdeka. Smugs zandarts. Jā. Mērs. 100% mērs. Nu, vo. I pie pusdieniņām es tiku. Kā jau teicu, ja būs tāds 1 ap kilo, tad ir jāpaņem. Nu, lūdzu. 1 ap kilo. Kā viņš te trāpīja. Nu jā, viņš ņēma, netrāpīja, bet galvā ir. Tā kā skaitās. Galvā skaitās. Nu, pasmuko. Tūlīt nomērīsim. Man liekas, ka tūl pie 50 centimetriem būs. 48,5. 48,5. Nu. Nē, es gribu viņu apēst. Šo zandartu es gribu apēst. Tāpēc es viņu apēdīšu un man nebūs nekādu sirdsapziņas pārmetumu. Jo zivtiņi ir jāēd. Un es domāju, kad paņemt zandartiņu uz mājām nelieguma laikā. Kāpēc gan ne? Tas ir manas šodienas dienas trofeja. Tā labi. Kā teikt, viņu nemocīsim, ātri nogalēsim un iemetīšu vēl kādu reizī. Nākamais metiens, nākamais zandarts. Nu ko, Eldorado šodien kaut kāds šitai vietā. Jā. Tas nav, nē, ir gan zandartiņš, jā. Šits arī mērs, bet nē, šito laidīsim mājiņās. Šitas smuki. Nu, šitas tāds tieši 45 būs. Smuki ielocīs šaktā. Jo, šits vienkārši. Ho! Jūs varat iedomāties? Skatāties, draugi. Šo te es aprāvu 2 stundas atpakaļ. Man bija cope, es piecirtu,
un aprāvu šo te mandulu. 20 grami, skatieties. Habā! Tātad tā tiešām bija cope, tas nebija akmens, un es visticamāk nogriezu pret kanti. Jā, rekur, es nogriezu auklu. Un viņš palika ar mandulu mutē. Un tagad viņš apēda manu mandulu. Nu, pilnīgi iekšā, bet es dabūšu, līdz žaunām nav. Ne, nu šitam jādzīvo, šitas ir riktīgs tāds rīma cīnītājs. Nu, baigais keks. Pamēģināsim viņu tā smuki atbrīvot un laist. Jā, nu, šitas vispār kaut kas negaidīts. Kaut kas negaidīts. Pilnīgi apīku, nav vārdu. Kur šitāds? Nē, nu, tāds rīma. Davai, asabozies. Nu, kur? Baigais, nesapratu, uz kuru pusi viņam iet. Drusku apdūlis arī. Domāju gan, viņš nabaks 2 stundas nopeldēja ar to zilo mandulu mutē. Nu, kaut kāds ārprāts. Nē, nu tas ir vienkārši labais. Nu, jāmet vēlreiz, nu ko? Nu, neko. Kā es domāju, šiem censoņiem makšķerkārti ir laivā, jeb nav? Uzrakstiet komentārus. Man nav jāmin. Es redzu no šejienes 2 makšķerkārtus. 2. Nu, pasmuko. 3 censoņi. 2 makšķerkārtus es redzēju. Statīvā bija iesprausti, salikti. Tā kā veči nebrauc vienkārši kartes sazīmēt. Nu ko, lieta tāda, ka izrādās, nu, es tagad pavasarī ķeru ar pagājušās sezonas auklu. Es parasti tā daru visu sezonu. Nu, ķeru. Man sezonai auklas pietiek. Un varbūt sezonas vidū es viņu pat pārtinu otrādāk. Un tad es ar viņu ķeru pavasarī, jo man žēl priekš šīs te pavasara copes pirkt jaunu labu auklu, tīt virsū, jo parasti pēc kādām 5, 6, varbūt maksimums 10 copēm šādām te no krasta, tā aukla ir metama. Vienalga 4 dzīslu vai 8 dzīslu, viņa strīķējas, sanāk diezgan daudz aprauties, jā. Nu, visi zina Daugava akmeņi, jā, visi starp akmeņiem, kas tiek, tad principā dabūt gandrīz vairs nav iespējams. Tā kā tā. Un tas viss ir normāli. Un tagad es šodien aprāvos, laikam, 2 vai 3 reizes. Jā, 3 reizes aprāvos. Un konstatēju to tagad izmetienā. Kad man beidzās aukla, es izmetu vēl 5 metrus bekinga. Nu, un visas, tā kā neriskēju, jo baigi negribās. Abi zandarti, kādi abi? Visi 3 šodienas zandarti. Paņēmu tālajā izmetienā un baigi negribētos piecērtot, atstāt ūdenī savus 70 metrus auklas, 80, kā izrādās, man ir tikai uz spoles bija palicis. Tā kā tā. Un tāpēc nu, ilgi vairs necapēšu, vēl kādas minūtes 20, bet pastrādāšu ar light kātu. Tas ir favorīt Bluebirds līdz 12 gramiem. Jā, tas ir tāds man universālais kāds, ar ko es principā ķeru visu sezonu.
šodienas copi jābeidz. Pulkstens ir 3, gandrīz 3. Un jādodās mājās, padarīt vēl šādu tādu mājas darbi. Visā visumā cope, man liekas, super izdevusies. Vidū jau likās tā, nu, būs čābīgi, bet uz beigām redz, kā izšāva. Tā kā, nu, kādam varbūt tas nav izšāva, priekš manis tas ir izšāva tīpaši ar zandratiem, tā kā es esmu ļoti apmierināts. Es varētu teikt, ka šī ir mana labākā pavasara cope zandratos. Tā kā tā, ja patika, ieliec laiku, var iekomentēt kaut ko apakšā. Ja vēl neesi abonējis kanālu, dari to. Un tad jau tiekamies nākamajos video. Jā, starp citu, pēc nedēļas ir lieldienas, un šodien, man liekas, ir Kūpola svētdiena. Tā kā visus sveicu lieldienās, šūpojieties, izšūpojieties tā kārtīgi, lai vasarā odi nekoš pie upes. Labs ir, nesakas.